Labvakar, draugi! Labvakar pasaules redzes dienā! Prieks visus atkal redzēt pēc ilgiem laikiem. Pasaules veselības organizācija ir noteikusi, ka katru gadu oktobra 2. ceturtdienā visa pasaule atzīmē redzes dienu. Šajā dienā visi acu ārsti, optometristi, farmaceiti, lāzerķirurgi, visi reklamē savu darbu un piedāvā cilvēkiem, piemēram, par velti pārbaudīt savu redzi, un pēc tam, protams, par ļoti dārgu naudu iegādāties kaut kādas brilles. Tiek piedāvātas dažādas zāles un injekcijas, kas palīdz redzi atgūt. Protams, tiek ļoti, es gribētu teikt, pat agresīvi reklamētas visas lazera operācijas un kataraktas operācijas. Un stāstīts, ka 80% gadījumu, kad cilvēkiem ir kaut kādas redzes problēmas, no tām var tikt vaļā, ja laicīgi griežas pie ārsta un regulāri pārbauda redzi. Šis ir klasiskās medicīnas uzstādījums. Mēs ar to esam uzauguši un zinām, ka tā ir. Bet mēs zinām arī to, ka vienmēr pastāv kāds alternatīvs ceļš. Vai varat iedomāties, ka kādā Amerikā veiktā aptaujā cilvēki ir drīzāk izvēlējušies cīnīties ar vēzi, nekā kļūt neredzīgiem, zaudēt redzi. Un tas apliecina, cik tomēr augstu mēs vērtējam savu spēju redzēt. Daudz augstāk par visu pārējo, un katrā ziņā esam gatavi upurēt savu veselību, lai tikai varētu saglabāt redzi. Un tātad mēs bieži vien nenovērtējam tās lietas, kuras mums ir, un atjēdzamies tikai tad, kad tās ir zaudētas. Un tā var notikt arī ar redzi. Tāpēc negaidam, kad redze kļūst pavisam vāja, bet daram visu iespējamo, lai to saglabātu visu mūža garumā, skaidru, normālu. Un šī pasaules redzes diena, vienreiz ir patiešām tas īstais brīdis, kad varam par to padomāt, vai ne? Ja tu šobrīd esi pievienojies mūsu pulciņam, tad droši vien zini, bet varbūt arī nezini par dabiskas redzes atjaunošanas metodi. Un šī ir tā iespēja spērt pirmo soli kopā ar citiem un veikt redzes uzlabošanas vingrinājumu, ko sauc par palmingu. Tas ir no angļu vārda palma, plauksta. Faktiski es gribētu pat teikt, ka tas pat īsti nav vingrinājums. Tas ir tāds stāvoklis, kad mūsu acis, viss augums un prāts ir atslābinājumā. Un to mēs tagad centīsimies panākt. Mēs veiksim šo palmingu, bet, lai to varētu darīt, tiem, kas nezina un dara to pirmo reizi, izstāstīšu, ka parasti palmingu veicam sēdus. Tā ir tāda pierastāka poza, bet mums būs jāuzliek rokas uz acīm un jāatbalsta elkoņi. Elkoņus var atbalstīt uz galda, bet tad mums diezgan zemu jānoliecās. Tāpēc ir tāds ieteikums uz galda uzlikt kaut ko apmēram 15 centimetru augstu. Tā var būt kāda bieza sega sarullēta, varbūt jums ir tas Stīvens pilvena rullīts, jā, Gita jau rāda. Jogas klucīši ļoti labi ērti, ko palikt zem elkoņiem. Ja nekas cits, var palikt 2 grāmatu kaudzītes. Bet kaut kas noteikti vajadzīgs, jo ja mēs elkoņus neatbalstīsim, mums tirps rokas, plecos iestāsies saspringzinājums un palmings nebūs iedarbīgs. Tātad. Es tagad rādu, kā mēs darām. Vispirms mēs sarīvējam karstas plaukstas, izmurkājam vēl šitā ritīgi, izkustinam visus pirkstiņus, sarīvējam karstas plaukstiņas. Tad apzināmies, ka šeit plaukstas iedobītē mēs esam aktivizējuši savu enerģiju, un tieši šo vietiņu, to viducīti, mēs liksim pret aci. No sākuma acis ir vaļā, liekam virsū plaukstu šādi. Plauksta tieši pret aci, pirksti ieslīpi uz pieres, un tieši tāpat arī otru. Un tagad iznāk tāda kā brille, ko mēs uzsēdinam uz deguna,
Bet nelieciet pārāk cieši degunam, jo, ja jūs saspiedīsiet degunu, jums būs švaka elpošana. Tātad plaukstas uz acīm pamirkšķinam, lai sajustu, kā acis nav piespiestas, un tad taisam acis ciet. Plaukstas uz acīm, acis ciet, tagad paliecamies uz priekšu un atbalstam elkoņus. Ja jums tomēr paliktnis ir pazems un jums nākās noliegt galvu, tad labāk liecieties ar visu savu augumu iegurnī, taisni uz priekšu, maksimāli saglabājot to līniju mugura galva taisnu. Es ceru, ka jūs sapratāt. Tātad esam uzlikuši plaukstas uz acīm, acis ciet, elkoņi atbalstīti. Šis stāvoklis ir visu palmingu laiku. Visu laiku plaukstas uz acīm, visu laiku acis ciet un visu laiku elkoņi atbalstīti. Bet ja iestājās kaut kāda tirpšana, kaut kāds grūtums, tad paceliet rokas, izpuriniet, bet acis, lai paliek ciet, lai jūs nezaudējat to kopā būšanu visiem kopā ar aizvērtām acīm. Palmingu laikā vienmēr drusku padziļināt arī elpojam, jo acīm skābeklis ir vairāk vajadzīgs kā jebkurai citai ķermeņa daļai. Es ceru, ka jūs sapratāt tie, kas to veids pirmo reizi. Elkoņi atbalstīti, plaukstas uz acīm, acis ciet un mierīgi elpojam un sekojam līdzi tam, ko es stāstu. Un lūdzu, neko nekomentējiet. Vienkārši ļaujaties tam visam notikt. Tātad turpinam rāmi, mierīgi elpot, drusku dziļāk kā parasti, bet ne ar sasprindzinājumu. Tagad ir jāmēģina it kā ieiet tādā savā miera ostā. Iztēlojies, ka tu esi tādā vietā, kur tu jūties tiešām brīvi, droši, netraucēti un ļoti patīkami. Tā var būt kāda skaista pļava vasarā, upes nogāze. Varbūt tev patīk būt vecā mežā, vai kalna galā, vai jūras krastā, vai varbūt vienkārši klubkrēslā saritināties ar siltu villainu un raudzīties kamīnu ugunī, sildīties. Jebkurā gadījumā atrodi, iztēlē šādu savu miera ostu un ierušinies tur tā rāmi, ērti, mierīgi. Atceramies par elpošanu un ļaujamies tam, ko es stāstu. Vai tu esi kādreiz mēģinājis paskatīties uz sevi no malas? Nē? Nu tad pamēģini tagad. Tu taču esi sevi redzējis fotogrāfijās un apmēram zini, kā tu izskaties. Un paskaties tagad, kā tu izskaties kā cilvēks ar savām redzes problēmām. Un tagad tā apzināti papēti sevi, jo redzes problēmas ir saskatāmas tavā auguma pozā, tavā uzvedībā, tavā uztverē. Pavēro sevi. Varbūt tev ir uzrauti pleci. Tā mēdz būt tiem, kas daudz strādā ar datoru un papīriem un uzliecās virs galda, lai visu labāk varētu saredzēt un precīzāk varētu visu padarīt. Tādi mēdz būt tuvredzīgie cilvēki. Paskaties, varbūt tu esi tieši tāds. Bet varbūt tu piemiedz acis, kad tu centies visu saskatīt bez brillēm. Pavēro sevi no malas. Daudz tā dara. Tas nozīmē, ka tu īsti nesaskati to, uz ko skaties, un piemiedzot acis it kā saredzi skaidrāk. Bet varbūt tu esi no tiem, kas skatās ar tādu sastingušu skatienu un ļoti reti mirkšķina acis un sakli elpo. Un, kad gribi paskatīties sānis, tad pavirzi tikai acis,
nevis galvu kopā ar acīm. Vai tu dari tā? Bet varbūt tu dažreiz atmet galvu atpakaļ un piemiedz acis, lai labāk saskatītu tekstu savā izstieptajā rokā. Tā ir tālredzība. Nu redz, kaut ko no visa tā noteikti saskatīja sevī no malas. Visi šie uzskaitītie ir tādi paradumi, kas veicina redzes pavājināšanos, jo rada sasprindzinājumu acīs un redzes sistēmā. Un šie paradumi ir tie, ko mēs apgūstam savas dzīves gaitā, bieži vien jau sākot diezgan agri bērnībā. Un no šiem paradumiem ir jātiek vaļā, jo tie traucē mūsu redzēju. Tu vari mainīt savus paradumus un tādējādi dot redzēju iespēju uzlaboties. Un pirmais solis šai ceļā ir regulāra acu, auguma un prāta atslābināšana. Tātad palmings, pie tam šoreiz kopā ar iztēli. Turpinam mierīgi, drusku padziļināt elpot, plaukstas uz acīm, acis aizvērtas. Un tagad iztēlojies, tu it kā izkāp ārā no sevis. No tā cilvēka, uz kuru tu skatījies, kuram ir tās redzes problēmas, ko atpazini. Izkāp no sevis ārā. Iztēlē mēs ļoti daudz ko varam izdarīt, kas varbūt liekas neiespējams. Tātad izkāp no sevis ārā, un tagad tu esi jauns, tu. Tu esi cilvēks ar normālu, skaidru redzi. Tāda, kāda tā tev bija bērnībā. Atceries? Vai sajūti, cik tu labi jūties? Droši, atbrīvoti, pārliecinoši, bezrūpīgi. Kā agrāk, kad redze bija skaidra. Ar šādu sajūtu un apzināšanos, tev ir skaidra redze, dodamies pastaigā. Kur vislabāk spējam atslābināties, dziedināties, uzlādēties? Nu, protams, ka dabā. Atceries, kādas bija pēdējās septembra dienas, rāmas, siltas, saulainas, tomēr tādas rudenīgas. Šobrīd tu atrodies tādā dienā. Laiks ir ļoti jauks. Un atceries, ka tu tagad esi tas jaunais tu, ar skaidru redzi, bezrūpīgs, draiskolīgs, kā jau bērns. Un tu esi nonācis kādā nelielā Latvijas ciemā, un ej ciemam apkārt pa ceļu, pa apveceļu. Un tev kreisajā pusē ir ciema apbūve, visādas smukas privātmājas, bet labajā pusē skaists priežu mežs. Tu mierīgi ej un vēro tās privātmājas, tās ir skaistas, modernas, visādās krāsās, un tur ir ļoti skaisti apstādījumi. Tagad jau krāsoties sākuši koki, krūmi, dzeltenīgi, sarkanīgi, un arī dažādi skujeņi, tumšāki zaļi, gaišāki zaļi, pat izteikti zaļi gan dzelteni. Un tu redzi pie mājām, jo daudzām mājām ir karogu masti, un tajos plīvo sarkani vimpeļi. Tas tāds ļoti skaists skats. Cilvēki dārzos grābi lapas, apkop dobes, strādā. Gaisā virmo tāda rūgtena smarža, tā nāk no meža. Tur smaržo trūdošās lapas un skujas, un tev ļoti sakārojās ieiet mežā. Un tepat drīz paverās celiņš pa labi,
un tu pa šo celiņu dodies uz priekšu, iekšā mežā. Šajā mežā aug arī egles, skaistas, tumši zaļas, nokaraniem zariem. Ir arī pa kādam bērzam ar jau dzeltenām lapām. Ir arī nelieli ozoli, tādi ķeburaini bez galotnēm, jo priedes tos apēno. Bet galvenā, protams, te ir priede. Un priedes te ir garas, slaidas, taisniem, rūsganiem stumbriem. Īstas mastu priedes, tādas agrāk cirta kuģu mastiem. Un tev ir ļoti jāatliec galva, lai saskatītu priežu galotnes. Tās ir kā tādi nelieli zaļi pušķīši slaidās stumbra galā, un tās mazliet šūpojas vējā. Tu iedomājies, jā, tā varbūt arī kuģu masti šūpojās jūrā. Un tu turpini iet. Meža ceļš ir sauss, smilšains, biezā kārtā nobirz ar dzeltenām skujām, tās sākušas jau drusku trūdēt un rūgteni smaržo. Bet zeme zem kokiem ir klāta ar zaļām mīkstām sūnām, gandrīz baltiem ķēpjiem. Tu pamani tur arī sulīgi zaļus brūklenājus, noziedējušus vaivariņus, arī zilenes, kā jau mežā. Un tad tu pamani, ka tepat mežā drusku tālāk ir tādi kā nelieli kalniņi. Tās ir iekšzemes kāpas. Tu nodomā, kā gribētos pa tām paskraidīt augšā lejā. Un kāpēc gan ne? Tu taču esi tas pats mazais bērns, kāds bija bērnībā. Tu tikai esi šo bērnu noglabājis dziļi sirdī un neļauj tam iznākt ārā un nebēdnīgi padraizguļoties. Nu ļauj tagad sev būt atkal bērnam un paskaraidīt pa kāpām. Nedomā, kā tas izskatīsies. Jā, un tu meties tagad augšā pa kalnu, un tad skrien atkal lejā, ko kājas nes. Jā, jautri, brīnišķīgi. Un tu skrien vēlreiz augšā un lejā, un vēlreiz augšā, un atkal lejā, līdz piekūsti un aizalsies atlaidies mīkstajās sūnās, izplestām rokām un kājām. Tu dziļi ievelc krūtīs tīro meža gaisu un sajūti, kā tas attīra tavas plaušas un arī prātu. Jā. Jā, tas bija to vērts. Tu palūkojies priežu galotnēs, kas maigi šūpojās un māja ar galvu, it kā piekrītot, jā, tas bija to vērts. Malacis. Sajūti, kā zeme paņem tavu nogurumu, tā vietā piepildot tevi ar savu mātes zemes mīlestības enerģiju. Palūkojies apkārt un ieraugi, ka bez tam zeme tev dāvā arī dažus vēlīnus rudens ziediņus, kas izbraukušies starp sūnām. Balti, dzelteni, maziņi, ir ļoti mīļi un apbrīnojami skaidri saredzami. Nebrīnies, tu pat tiešām to saskati skaidri, jo tu taču esi tas bērns ar skaidro redzi. Tagad tu esi atpūties, sasmēlies spēkus un dodies tālāk. Tu atgriezies atkal uz lielā ceļa un turpini doties uz priekšu. Drīz mežs beidzas, un pavisam tuvu ceļam jau redzams liels purvs. Un tā malā, tepat pie ceļa, ir kāda veca lauku māja. Tā ir zema, gara, pelēka koka ēka ar baltiem logu rāmīšiem un lievenīti ar tumši zaļām durvīm. Tā ir pelēks, parasts šīperi jumts.
Gar zemo žogu zied vesela rinda lilā miķelīši, bet tālāk mājas galā augstas dālijas ar sārti oranžiem ziediem, kā jau pie vecajām mājām. Gar malku šķūnīšu priekšu vesela rinda, augstas puķis ar lieliem dzelteniem ziediem. Es nezinu, kā tās sauc, bet tās zied pie visām vecajām mājām. Un durvju priekšā sēž tāds mīlīgs raibs krancis. Viņš ir melns, ar baltu priekšiņu, sirmu purniņu un baltām ķepām. Austiņas tādas noļukušas, bet viņš izstās ļoti laipns, viņš vēro tevi. Ja tu iesi tuvāk, tad droši vien ries, bet tu lēni ej tālāk. Un pēkšņi tu uztver šīs lauku mājas smaržu buķeti. Tajā ir gan dūmu smarža, jo vecās mājas taču kurina ar malku. Tur ir arī kūpināta cauraudzīša aromāts, tev saskrien siekalas mutē. Tur ir arī vārīto cūkurāceņu smarža, jo lauku mājās jau virtuvē uz plīts vienmēr vārās kartupeļu cūkām. Un tur ir arī tikko ceptas rudzu maizes smarža, droši vien uz kļavu lapām. Kas tā par smaržu? Tas viss iztēlēs līd tavu acu priekšā, bet tu jūti, tur ir vēl kaut kas no tāda svētku aromāta. Un tad tu atpazīsti, jā, tā ir īsta lauku biezpiena plātsmaize. Un tā ir tā svētku smarža, kas ir kopā šajā interesantajā buķetē. Īsu mirkli tevī uzjundīja kādas jaukas bērnības atmiņu bildes. Vecmāmiņu laukos, ciemiņi, bērnības draugi, visādas izdarības. Tu priecājies to visu, atceroties, un tad pēkšņi tas viss pazūd. Tu apstājies un gribi vēlreiz uzbūt šo smaržu izraisīto bērnības ainu, bet tās sajūtas vairs neatgriežas, lai kā gribētos un lai kā tu censtos. Tas bija tikai mirklis. Tā mūsu dzīvē notiek. Tikai īss mirklis, tu to piedzīvo, un tas ir jau prom. Un vēl te meklēt to atkal. Tāpēc izbaudi katru mirkli, izdzīvo to, jo tas tūlīt pagaisīs. Tu nekādi nevarēsi izbaudīt to vēlreiz. Saskati katrā mirklī to piedzīvojumu, ko tas tev sniedz. Izdzīvo to līdz sirds dziļumiem. Apzinies, ka katrs mirklis var būt arī kāda mācības stunda vai zīme tavā dzīvē, kas tev jāuztver un jāizprot. Visa mūsu dzīve taču ir tāda mirkļu virtene. Izbaudi tajā katru krellīti un tin to virteni kamolā. Jo lielāks kamols, jo bagātāks mūžs. Tie mirkļi, kurus nepamani, tavā dzīves kamolā nenonāk. Jo mazāks kamols, jo tukšāka, nepiepildītāka dzīve. Izbaudu un novērtē katru mirkli savā dzīvē. Pateicies visumam par katru piedzīvoto mirkli, un jā, arī par nepiedzīvoto. Pateicies arī sev, ka ej šo ceļu, un vismaz šodien parūpējies par savām actiņām. Ļauj sev arī turpmāk visu saskatīt tikpat skaidri, kā kādreiz bērnībā. Saglabā šo atslābināto pateicības un mīlestības pilno attieksmi gan pret sevi, gan citiem, gan visu pasauli kopumā.
Un tagad vēl 3 reizes mierīgi ieelpo un izelpo. Un tad es skaitīšu līdz 3, un jūs noņemsiet plaukstas, bet acis vēl paliks ciet. 1, 2, 3. Noņemam plaukstas, izstiepjam rokas, izstēpamies visos virzienos, grozam galvu. Sākam pamazām atgriezties šeit un tagad. Sākam mirkšķināt acis un veram tās vaļā. Sajūti, kā tu jūties, kā redzi, kā jūtās acis, kā jūtās prāts. Varbūt redzi skaidrāk vai vismaz košākas krāsas, varbūt acis jūtās labāk, atpūtušās vai varbūt prāts rāmāks. Ja tu esi iesācējis un pamanīji, ka pēc palminga redze ir skaidrāk vai vienkārši acis jūtās labāk, tad zini, šādi sākās ceļš uz dabiskas redzes atjaunošanu. Bez brillēm, bez lēcām, bez medikamentiem un operācijām. Tu vari atjaunot dabisku, normālu redzi tāpat, kā to izdarījuši tūkstošiem cilvēku visā pasaulē. Tā ir dabiskas redzes atjaunošanas metode. Paldies, ka piedalījies! Lai mums visiem gaišas acis!